Savulaik es uzbūvēju vecāku pludmalē kafejnīcu. Kā uzbūvēju, uzskicēju uz papīra un, pateicoties maniem draugiem, kam ir talants un prasmes, tā tapa. Kafejnīca izmaksāja apmēram 10 000 latu, kopā 36 kvadrātmetri plus otrais stāvs, metāla kāpnes, metāla konstrukcija 3 daļās bija izjaucama, lai viegli aizvest un atvest. Tagad par šo pašu naudu mēs iegūstam šo. Var jau teikt, ka inflācija, bet tik un tā siltināta moduļu māja ar iekšējo apdaru tirgo šobrīd par sākot ar 1000 eiro kvadrātmetrā. Ja vēl būtu dizaina pērle, bet atkal nav. Šādu projektu Rīgā ir lērums. Maksā dārgi, ne pēc kā neizskatās un kalpos neilgi. Bet ko rīdzinieki? Neko, neviens pat iesniegumu neuzraksta. Tāpēc šie turpina tērēt naudu. Tiem viss tiek piedots.